Uz pliku bleķi nevajag špaktelēt, ja negrib, lai būtu šita. Labāk nogruntē, un ja vajag, tad piešpaktelē un otrreiz nogruntē. Bet uz šitāda rūsaina špaktelēt nevajag. Tas viss ir tikai dēļ šitās gumijas. Paņem šitā, uzliek virsū, apzīmē, un tad jādara viņa. Nu, var pieķert, jāpieķer ir, un tad varēs piedāvsīt klāt. Un tā sprauga arī būs mazāk. Viņš vēl ies uz iekšu. Un būs super. Te, piemēram, rūs vispār neredz. Bet kas ir apakšā? Apakšā ir visā garumā ir norūsējis. Tās vietas, kuras ir notīrīts, uzreiz vajag nogruntēt. Un to var mierīgi darīt ar pinzeli. Nebūs pistoli jāmazgā un nav jāplīmē. Ar pistoli tad viss tās gumijas nokrāsos. Tad jāplīmē. Skābā gruntīt. Vienu plānu kārtiņu un pietiek. Pēc tam jau vēl te būs jāslīpē un viss kaut kas jādara. Tas ir domāts tik tā, lai viņš atkal neaprūsa. Notīra un uzreiz nogrunta. Šitā puses īsti bijusi. Te baigais slānis ar špakteli. Tas būs jāuzaudzē apakaļ. Bet uz pliku bleķi nevajag špaktelēt. Labāk viņu ir nogruntēt. Un tad špaktelēt, un tad otrreiz nogruntēt. Ja te poriņās vēl rūs ir iekšu. Ja šitādam uzvelk pa viršu špakteli, tad ir pistauskis. Pirmās divas kārtiņas ar skābo gruntu, tad pildošo un tad špakteli virsū. Nekādas brunoks te nevajag. Jā, labi.